Sveiki! Tiešām prieks arī šodien šeit piedalīties, un paldies jau Ansim un Reinim par ievadvārdiem. Man nenāksies atkārtoties. Vēlos vien uzsvērt to, ka šī joma, manuprāt, liekas ļoti plaša, ja? Un, lai nebūtu tā, ka mēs valkam arī garumā, tad es sašaurināju šo uzmanību tikai un apskatīju dzīvojamās ēkas. Tādēļ es savā ziņojumā runāšu par dzīvojamā ēku energoefektivitāti. Un, jā, prezentācija arī ir sagatavota. Mazliet gan nāksies atkārtoties tas par enerģētisko nabadzību. Termins tiek lietots par enerģētiski nabadzīgu, tiek atzīta mājsaimniecība, kura mājsaimniecībā no ieņēmumiem vismaz 10% vai vairāk tērē tieši enerģijas izdevumiem. Tas arī ir vēl viens uzstādījums, par ko Eiropas komisija ir vedinājusi katrai valstī arī aizdomāties, kā šo enerģētiskos nabadzības jautājumus var risināt valstīs. Ja, piemēram, pēdējo 10 gadu laikā enerģijas cenas arī ir krietni mainījušās un ar pat 20–30% pieaugumu atkarībā no katras valsts. Un jāatzīst tas, ka mūsdienās, īpaši mūsu klimatiskajos apstākļos Latvijā dzīvojot, par silto ūdeni un siltumu vajadzību mēs varam runāt kā pamatvajadzību. Tādēļ arī tas būtu tik būtiski, ka mēs apskatām šo jautājumu arī tajā kontekstā, lai katra mājsaimniecība varētu tomēr šo pamatvajadzību nodrošināt sev. Apskatot, kādi ir tēriņi vidē Eiropas Savienībā un Latvijā, mēs varam redzēt to, ka mājsaimniecības Latvijā patērē aptuveni 2 vairāk enerģijas nekā vidēji tāda pati mājsaimniecība ar tādu pašu labklājības līmeni citur Eiropas Savienībā. Ja mēs salīdzinām, tad arī mājsaimniecības ienākumu daļa, ko viņi tērē enerģijai, ir krietni lielāka. Un Latvijā, protams, tāpat kā daļai Eiropas Savienībā, arī vidēji tas portrets dzīvojamā fonda struktūrā izskatās diezgan līdzīgi. Latvijā lielākā daļa ēkas ir celtas, dzīvojamās ēkas ir celtas no 1940. gada līdz 1990. Kurā arī šīs siltumtehniskās prasības un siltumnoturības prasības ir bijušas krietni vien zemākas. Un, ja mēs skatāmies uz dzīvojamo fondu šobrīd, tad es atļaušos arī šeit ielikt ekonomikas ministrijas datus, kuros mēs varam redzēt, ka vidēji tātad enerģijas patēriņš, gala enerģijas patēriņš mājsaimniecībā ir apmēram vidēji 200 kWh uz kvadrātmetru gadā. Un jāsaka, ka apmēram kaut kur 90. gados tas ir bijis pat 300, tā kā mēs neesam diezgan lielā tādā progresā gājuši, un aptuveni tikai 2% no ēkām dzīvojamām tiek atzīts par varbūt efektīvām, energoefektīvām ēkām. Ir dažādos politikas dokumentos energoefektivitāte ir iezīmēta kā viena no galvenajām prioritātēm. Arī Eiropas fondu sakarā 7 gadu nākamais budžeta plāns arī paredz to, ka energoefektivitāte ir viena no valsts prioritātēm. Un, ja mēs skatāmies uz tādiem konkrētajiem mērķiem, tad kā viena no prioritātēm ir līdz 20. gadam panākt to, ka vidējais īpatnējais ēku siltumenerģijas patēriņš būtu 150 kWh uz kvadrātmetru. Un arī jācenšas panākt to, ka jaunās ēkas, kas tiek celtas, jau šobrīd ir atbilstoši šīm nulles enerģijas, jeb zema enerģijas patēriņa ēkām. Apskatīt dažādus atbalsta instrumentus, tiesa gan šajā laikā, kas man ir atvēlēts šodien šeit ar jums. Es nevaru visus viņus jums atstāstīt, bet ir galvenās lietas iezīmējuši tikai nedaudz. Viens no galvenajiem atbalsta mehānismiem, kas iesāka arī Latvijā ēku energoefektivitātes pasākums, bija starptautisko banku atbalsta izmantošana. Un viena no tādām bankām bija Vācijas banka KfW, kas arī 2004. gadā nāca klajā ar piedāvājumu Latvijai sadarboties un piedāvāja apmēram 5 miljonu eiro aizdevumu. Aizdevums bija paredzēts daudzdzīvokļu ēku siltināšanai, kas bija paredzēta kā kompleksa siltināšanas pasākumi. Un jāsaka, ka jau tajā laikā mēs sastapāmies ar tām pašām grūtībām, kas ir vērojams jau šobrīd. Piemēram, to, ka dzīvokļu īpašnieki nevarēja pieteikties šiem projektiem, jo saskatīja grūtības panākt vienošanos, piemēram, 75% iedzīvotāju starpā.
Tāpat arī kompleksā siltināšana, protams, prasa salīdzinoši lielākas investīcijas, un tad arī kaimiņi nevar vienoties par to, kurš tad būs atbildīgs par to, ka visa māja tiek uzlikta ar šīm te kredīt saistībām. Ja? Un rezultātā no 130 apmēram pieteikumiem tika tikai 7 projekti īstenoti, kas ir Rīgā, Brocēnos, Salacgrīvā un Liepājā. Tika veikta šī kompleksā siltināšana, kas varētu derēt arī kā labs pilotu projekts, paskatīties šos rezultātus, jo šiem te projektiem bija nosacījums, ka vismaz 20 gadu garumā ir jāveic arī pēcieviešanas uzraudzība, jeb jāveic monitoringi salīdzinot rezultātus. Tie rezultāti ir ļoti pozitīvi, varbūt vajadzētu arī par viņiem vairāk skatīties, runāt, popularizēt, un tad arī sabiedrība kopumā uzzināt vairāk par šādu iespēju. Vācijas banka īstenībā ir nākusi vēl arī ar vairākiem piedāvājumiem klajā un vēlāk arī ir ieviesusi apmācību programmu, kas atkal risināja nākamo mūsu problēmu Latvijā, ka ēku siltināšanas procesā ir nepieciešams arī profesionāls darbspēks, profesionāli projektu vadītāji, profesionāli renovācijas veicēji, un tad arī tika veikti pieredzes apmaiņas braucieni, kuros varēja gūt pieredzi to, kas tajā laikā Latvijā varbūt vēl nebija tādā līmenī. Arī Eiropas Investīcija banka, sākot no 2008. gada, ir piedāvājusi dažādus atbalsta mehānismus Latvijai, kas ir izmantot, jāsaka, daļēji, jo salīdzinot mūsu kaimiņu, piemēram, praksi Lietuvā, par kuru mums šodien neviens nepastāstīs, es varu īsumā pieminēt to, ka Lietuvā no 2008. gada tika izveidots Jessica fonds, kurā tad tika apvienot Eiropas Investīcija bankas līdzekļi ar valsts līdzekļiem, un tika izveidot atbalsta programma aptuveni 227 miljonu eiro apmērā, kur arī diezgan veiksmīgi darbojās. Ko lietuvieši izdarīja vēl? Viņi mēģināja nākt pretī arī iedzīvotājiem, mēģināja veicināt to, ka, lai būtu atvieglots šīs iespējas panākt vienošanos dzīvokļu īpašnieku starpā, tāpat arī dažādas likumdošanas barjeras tika pārvarētas. Piemēram, pārdodot dzīvokli, var pārdot arī šīs kredīt saistības par ēkas energoefektivitāti. Latvijā, protams, nav tā, ka mēs to nevaram darīt, taču tas tad būtu jāatrunā pirkuma līgumā ēkas vai kā savādāk jāatrunā. Jāsaka, ka Eiropas Rekonstrukcija un attīstības bankas vai arī Ziemeļa investīcijas bankas investīcijas pieejamās, kas tieši bija plānotas ēku energoefektivitātei, Latvija nav izmantojusi vai ir izmantojusi ļoti niecīgi arī tos esošos instrumentus starptautiskos, kas ir bijuši pieejami. Jāsaka, ka te ir varbūt skaidrojums ar to, ka tādā gadījumā tie ir tādi liela apjoma investīcija projekti, programmas, kuros nepieciešams arī ļoti liels valsts atbalsts iesaistīšanās konkrētas programmas izstrādē. Par valsts un pašvaldību atbalstu jāsaka, ka ir arī bijis diezgan salīdzinoši neliels atbalsts pirms Eiropas fondu investīciju pieejamības Latvijā. Un galvenokārt šī palīdzība ir bijusi sniegta gan energo audita sagatavošanā, gan ēkas tehniskās novērtēšanas dokumentācijas sagatavošanā, kā arī informatīvais atbalsts, kas, protams, nav mazsvarīgs. Jāsaka, pašvaldības joprojām šo mēģina atbalstu sniegt arī, un tieši arī Eiropas fondu līdzekļus apgūstot mēģina nodrošināt savas pašvaldības teritorijā esošiem iedzīvotājiem informāciju un arī palīdzību sagatavot šos pieteikumus projektiem. Kāpēc būtu ļoti būtiski runāt par arī valsts un pašvaldību lomu šajā atbalsta sistēmā? Tādēļ, ka ir pierādīts, ja pēc pētījumiem var secināt, ka aptuveni 30% no kopējiem investētiem līdzekļiem renovācijas projektos atgriežas atkal nodokļu veidā gan valsts, gan pašvaldību budžetā. Tā kā tas arī ir viens no tādām jomām, kas arī stiprina mūsu tautsaimniecību, un par to vajadzētu noteikti vairāk domāt arī pašvaldību līmenī. Vēl viens veids, kā veicināt, kā motivēt cilvēkus arī būt energoefektīvākiem, ir nodokļu politika. Un ir šobrīd plānots, ka nekustamā īpašuma cenu ietekmēs arī energoefektivitātes rādītājs. Protams, mēs visi vēlamies maksāt mazāk par enerģijas patēriņu, mēs vēlamies mazākus apkurs rēķinus, un tad arī iegādājoties dzīvokli, ja mums ir pieejami šie dati par konkrētās ēkas energoefektivitātes rādītājiem, tad mēs arī varam secināt, cik tad mums efektīvi ir iegādāties varbūt efektīvāku ēku nekā salīdzinājumā ar tādu, kurai vēl būtu jāveic šī renovācija.
Taču šobrīd ir interesanta situācija, jo mēs vairāk iegūdam, jo mums ir lielākas iespējas, ka mums varētu šis nekustamā īpašuma nodoklis arī paaugstināties. Un tas arī varētu būt viens no tādiem motivējošiem faktoriem, kā pašvaldības, jo tas ir pašvaldību kompetencēs, varētu arī ar šo nodokļu likmi regulēt un piedāvāt, teiksim, ja ir ēkas energoefektīvāks, tad nekustamā īpašuma nodoklis varētu būt arī samazināts. Latvijā šo procesu uzsāk arī ar ēku energoefektivitātes likuma stāšanos spēkā pagājušajā gadā un ar tiem papildinošiem MK noteikumiem, kas nosaka, ka mēs šobrīd varam arī salīdzināt ēku energoefektivitātes klases no A līdz G, kur A ir tātad pat efektīvākā, jeb zema enerģijas patēriņa vai nulles enerģijas patēriņa ēka. Savukārt F klase ir tā, kas ir lielākā daļa ēkas, bet kurām ir nepieciešams veikt šos pasākumus, lai viņi būtu vēl energoefektīvāki. Diemžēl jāsaka, ka saskaņā ar pārejas likumu prasībām ir tā, ka šis likums stāsies spēkā tikai no 2015. gada decembra. Turklāt būs ļoti sarežģīti tām ēkām, kuras ir visneefektīvākās, noteikt šo rādītāju, jo viņām nav ierīkot šī individuālā siltumenerģijas uzskaites sistēma, un šis likums attieksies tikai uz tām ēkām, kurām šī sistēma būs. Tā kā tas arī vēl ir viens veids, kur mums augt, un ekonomikas ministrija arī plāno pārskatīt gan minimālās prasības ēku energoefektivitātes standartam, gan arī iespējas varbūt ar šo regulēt vairāk. Tikai īsumā vēlos pateikt, ka ir arī viens no atbalsta instrumentiem bijis pieejams klimata pārmaiņu finanšu instruments, kas gan ir plašāku atbalsta investīciju ziņā, ir plašāk atbalstu devis tieši pašvaldību ēkām, ražošanas ēkām, komersantiem, ar mērķi samazināt siltumnīcas efekta emisijas un vairāk ar tieši energoefektivitātes pasākumiem, taču arī mājsaimniecības sektors ir iegūst no šī konkursa, un 2 kārtu ietveros tika arī atbalstīts jaunas tehnikas iegāde, kas atbalsta tātad atjaunojamus energoresursus, un jāsaka, ka šeit energoefektivitāti var saskatīt arī tajā faktā, ka jauniem katliem ir augstāks arī liederības koeficients, tāpat arī šis ēkas īpašnieks domā par risinājumiem, viņš ņem vērā ēkas arī specifiskās enerģijas prasības un arī to, kādā veidā viņš vēl varētu kļūt energoefektīvāks, jo arī pie atskaitīšanās tur tika ļoti daudz kritēriju ieviest, kas arī vairāk motivē sabiedrību un to ēkas iedzīvotāju tiešām sakot līdz tam, kādā veidā viņš izmanto šo enerģiju. Vēl nozīmīgs ir sabiedrības izpratnes attīstīšanas konkurss, kas visai Latvijai sniedza plašu atbalstu caur televīzijas raidījumiem, caur radio raidījumiem, caur dažādām kampaņām, un bija plaši pieejama informācija par to, kā tad mēs tieši varam ietekmēt šīs klimata pārmaiņas caur varbūt esot vairāk energoefektīvākiem caur tādām darbībām. Par KPFI ir daudz pretrunīgas arī lietas, jo nevienmēr tās tehnikas, jeb tās iekārtas vai risinājumi, ko izvēlējās iedzīvotāji, bija pašas efektīvākās un varbūt pašas nozīmīgākās, lai sasniegtu šos rādītājus energoefektivitātes. Bieži vien arī paļāvās cilvēku uz kādiem piegādātājiem, pārdevējiem. Un varbūt, ja tas konkurss tiktu veidots varbūt savādākā veidā vai būtu pieeja vairāk šiem ēku iedzīvotājiem, vairāk plašākai informācijai, tad varbūt tie konkursu rādītāji arī būtu daudz tā kā efektīvāki. Un te mēs nonākam pie paša galvenā, kas ir Eiropas Savienības fonda atbalsts, kas sākot no tā brīža, kad mums ir pieejama Eiropas fonda atbalsts, ir bijis tiešām lielākais investīciju apjoms arī energoefektivitātei. Te ir divas programmas būtiskas, kuras attiecas tieši uz dzīvojamo ēku sektoru. Un viena ir daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, otra tāda pati sociālo dzīvojamo māju pasākumi. Un te ir interesants fakts par to, ka sākoties 2009. gadā šai programmai daudzdzīvokļu ēkām tika piešķirts vispār 14 miljonu eiro atbalsts. Taču palielinoties pieprasījumam, palielinoties informācijas kampaņai arī, kas bija ļoti veiksmīgi, kas ir dzīvo siltāk, kuras ietveros tika izstrādāta gan renovēto ēku karte, gan arī daudz dažādu informatīvu materiālu, kas palīdzēja tiešām sabiedrībai arī kļūt aktīvākai un ņemt dalību šajā programmā. Tad tā summa arī tika palielināta līdz 89 miljoniem eiro.
Runājot par labajiem ieguvumiem, tā teikt, plusiem no šīs programmas varētu minēt to, ka, protams, ir panākts siltumenerģijas ietaupījums no apmēram 30 līdz 57%, jo bija arī nosacījums, ka minimāli ir jāsasniedz ne mazāk kā 20% šis samazinājums. Tāpat ir ticis uzlabots arī dzīvojamais fonds, ja mēs skatāmies uz šo brīdi, tad apmēram vairāk kā 400 ēkas tomēr ir pabeiguši šos projektus un dzīvo skaistākās un siltākās, ērtākās ēkās, kas mums arī patīkamāk rada šo vidi apkārt. Un arī vēl viens pluss ir tas, ka šīs dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperācijas ir sākušas vairāk arī attīstīties un veicinājušas sadarbību ar dažādām profesionālām organizācijām, kas ir bijis viens no tādiem tiešām nozīmīgākajiem soļiem arī kādēļ šie ēku energoefektivitātes atbalsta pasākumi tika ieviesti. Šobrīd pēc ekonomikas ministrijas arī aplēsēm ir mērīts, ka aptuveni 196 miljoni eiro ir kopā arī iekļuvuši, jeb novirzīti uz būvniecības nozari un arī veicinājuši tautsēmniecības attīstību. Un, protams, šī informatīvā kampaņa viennozīmīgi ir pozitīvi vērtējama. Diemžēl mīnusu man sanāca vairāk šajā programmā. Ja mēs skatāmies, ka vairāk kā 400 ēkas šobrīd jau ir pabeigtas, tad vairāk kā 400 tomēr nav pabeigtas. Un šie līgumi tiek pagarināti, termiņi tiek pagarināti, ja ir, teiksim, sākotnējais uzstādījums, ka vismaz 2 gadu laikā ir jāiekļaujās, lai pabeigtu šos projektus, tad, diemžēl, ļoti daudzi ir spiest šos līgumus pagarināt. Bet salīdzinot ar to, ka ir tik daudz arī lausto līgumu, tas varbūt nav tas pats ļaunākais, jo tieši lausto līgumu ir krietni daudz un tie sastāv kopumā pat 9 miljonus eiro. No šiem 89 miljoniem kopumā ir neapgūti apmēram 200 miljoni, ja pārdalīt uz citu atbalsta programmu. Un, runājot par šiem laustajiem līgumiem, mēs nonākam pie vienas no galvenajām problēmām, kas vispār šajā atbalsta programmā bija, ir tā, ka šie laustie līgumi galvenokārt ir dēļ tā iemesla, ka viņiem nav iespēja saņemt aizdevumu. Respektīvi, Komercbanka ziņā ir šie nosacījumi, pēc kādiem viņi izsniedz aizdevumus, jeb kredītus dzīvokļu siltināšanas pasākumiem. Un vēl nesenie līgumi, kas ir noslēgti, ir pēc īpaši neizdevīgiem nosacījumiem, kas ir paredzot bankas procentu likmi pat 6% apmērā un pieprasot jau katram projektam papildus garantijas. Ekonomikas ministrija ir mēģinājusi risināt šo situāciju, nākus pretī ir piedāvājusi arī valsts garantija aģentūrā šo garantiju, taču Komercbanku prasība pēc vēl lielākas fizisko personu atbildības tomēr aug un šie nosacījumi paliek arvien neizdevīgāki. Vēl no mīnusiem, protams, ir grūti panākt to, ka jāvienojās ir tik daudziem dzīvokļu īpašniekiem vienas ēkas ietveros, jo tie ir gan pēc turības līmeņa, gan pēc sociālā stāvokļa, gan pēc tautības un dažādām interesēm pilnīgi atšķirīgi cilvēki. Un latviešu mentalitāte arī varbūt ir mazliet tāda, ka viņam ir grūti runāt ar to kaimiņu, vienoties par kādu kopīgu lēmumu, taču, diemžēl, tieši šis biedrības vadītājs, jeb dzīvokļu īpašnieku līderis, tas, kas ir tajā ēkā, tas galvenais motivators, virzītājs, viņš arī ir tas, kas kārto tālāk šos projektu iesniegšanas dokumentus un arī rūpējas par to, lai tiktu izvēlēts energoauditors, lai tiktu izvēlēts būvuzraugs, un viņa kompetencē ir ļoti daudz lietas, ko viņš arī īsti nespēja profesionāli varbūt novadīt. Protams, izmaksas būvniecības sektorā arī nav nekāds pārsteigums, un tās arī bieži vien sagādā problēmas īpašniekiem ieviest un pabeigt šos projektus, jo sadārdzinājums nereti ir diezgan liels. Tāpat arī nekvalitatīvu būvdarbu. Es domāju, ka katrs no mums zina, ko nozīmē slapjās ēkas, kas ir panākts no tādiem neveiksmīgiem, varbūt sākotnēji jau 10 gadus atpakaļ sāktiem ēku energoefektivitātes projektiem, kur nepareizi varbūt ieliekot logus vai neizstrādājot pareizas ventilācijas sistēmas, mēs iedzīvojamies pelējumā, līdz ar to sākas veselības problēmas. Un, protams, nesamērīgi ilgs atmaksāšanās termiņš šai programmai.
Skatoties no rezultātiem, šeit man ir tiešām svaigi dati arī no ekonomikas ministrijas pieejami, tad salīdzinot tos rezultātus, kas tad ir paveikts, mēs varam secināt, ka vidējais siltumenerģijas patēriņš pēc šiem te pasākumiem ēkās ir apmēram 100 kWh uz kvadrātmetru, un vidējās kopējās renovācijas izmaksas ir 100 eiro uz kvadrātmetru. Un, ja mēs pieņemam, ka vidēja aizdevums tiek sniegts uz 10-15 gadiem ar 3,5 līdz 6% bankas aizdevumu likmi, tad mēs varam arī apskatīties, kāda ir finansiālā ietekme uz vienu dzīvokli. Un, ja teiksim, pirms šī pasākuma ēkā par siltumenerģiju gadu laikā tiek maksāti aptuveni 600 eiro, tad pēc šī pasākuma ieviešanas šī summa ir samazinājusies un apmēram varētu sastādīt 550 eiro gadā. Pie nosacījuma, ka šis dzīvoklis ir apmēram ar 50 kvadrātmetru teritoriju, aizdevuma termiņš 15 gadi, un šī aizdevuma likme ir 5%. Taču investīcijas atmaksāšanās periods ir mērāms, kad, teiksim, ja mēs aizņemamies ar 4% aizdevumu likmi, tad tas process mums atmaksātos 9 gados. Ja ar 5% likmi, tad 12. Un, diemžēl, jāsaka, ka 6% var mērīt to, ka šīs investīcijas ēkā neatmaksājas, jo, protams, laiks arī iet uz priekšu un ēkā atkal ir jāiegūda. Un arī pie investīcijas arī neatmaksājas pie gadījuma, ja būvniecības izmaksas pieaug vismaz par 20%. Tā diezgan būtiska pieredze arī, ko mums ņemt vērā un turpmākajā programmā ietvert. Un šeit es gribu varbūt īsumā arī pieminēt tos izaicinājumus, kas ir plānot nākotnē. Tātad turpmākajiem 7 gadiem, kas ir ļoti būtiski saistībā arī ar Eiropas fondu finansējumu apguvi, mums ir jāievieš šī jau Reņa minētā energoefektivitātes direktīva, kura mums uzliek Latvijai 2 saistošos mērķus. Viens mērķis ir 3% no valstī piedarošā ēku sektora teritorijas ir jārenovē katru gadu, un otrs būtiskākais, ka 1,5% ietaupījums jāsasniedz tieši no gala patēriņa enerģijas. Un te ir vairāk variantu, ko arī Eiropas komisija piedāvā kā risinājums. Tas ir viens risinājums ir veidot šo enerģijas pienākumu schēmu, kas ir tāda pienākumu sistēma, kura uzliek par atbildību centrālās siltuma apgādes, elektroapgādes un gāzes apgādes uzņēmumiem šo gala patēriņu samazināt par konkrēto procentu. Samazināt viņi var ar dažādiem mehānismiem, dažādiem pasākumiem, piemēram, veicot dažādas informatīvas kampaņas. Man uzreiz nāk prātā Latvenergo piemērs, energoefektivitātes centrs, ļoti veiksmīgi varētu darboties arī turpmāk un mēģināt tiešām patērētājs izglītojot arī panākt kādu samazinājumu gala patēriņā. Vēl ir veidi, ka var uzstādīt arī dažādas ierīces ēkā. Uzņēmums var nākt arī ar sadarbībā ar pašvaldību klajā ar dažādiem piedāvājumiem un veikt investīcijas, piemēram, ēkas energoefektivitātē vai dažādus citus pasākumus, nomainot, piemēram, apgaismas ķermeņus ēkā. Taču, protams, tas viss maksā. Un ir bažas, ka tas varētu arī veicināt enerģijas tarifa paaugstināšanos, taču ekonomikas ministrija šo te ir atstājusi kā vienu no variantiem, un šobrīd nav īsti saprotams arī kādā veidā tad šī sistēma tiks regulēta un virzīta. Taču skaidrs, ka turpmāk regulātoram būs vairāk darba, lai uzraudzītu arī šīs pienākumu schēmas ietekmi uz tarifu. Un ekonomikas ministrija piedāvā, ka mēs varētu šo te procentu panākt arī apvienojot Eiropas Savienības fondu naudu, un par to es tad arī pastāstīšu, kas ir tikai projektu līmenī šobrīd, un ja mēs runājam par enerģijas pienākumu schēmu un Eiropas fondiem, tad jāsaka, ka ir plānā dibināt jaunu enerģijas efektivitātes fondu, kas būtu, piemēram, šobrīd ir konkrēti minēts, ka varētu tā būt Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum, kurai ir arī pieredze, kas varētu tad darboties kā aizdevumu izsniedzējs no valsts puses un varētu garantēt, lai šie energoefektivitātes projekti tiktu ieviesti. Tātad, ja mēs skatāmies, kas ir būtiskākā problēma, kas ir bijusi līdz šim, tas ir, ka nav pieejams šis aizdevums pat tehniski un ekonomiski pamatotiem projektiem, tad valsts mēģina arī šādā veidā risināt šo situāciju ar to, ka, ja šis finansējums būtu valsts pāraudzībā un tiktu novirzīts līdz patērētājiem caur kādu komercbanku palīdzību,
tad tas varētu būt varbūt veiksmīgāks risinājums, taču šobrīd tas ir tikai minējuma līmenī, jo šie ministru kabineta noteikumu projekti vēl nav apstiprināti, un šobrīd ir liels diskusijas arī ar nozares pārstāvjiem, un tiešām mēģināts rast risinājumu par to, kādā veidā tad efektīvāk šo schēmu ieviest. Bet ir zināms, ka Eiropas fondos būs 150 miljoni eiro, kas būs novirzīti tieši ēku energoefektivitātei, tas ir dzīvojamo ēku energoefektivitātes pasākumiem, un būs iespēja saņemt aizdevumu, kas būs paredzēts, lai varētu šos pasākumus uzsākt, ieviest, un šī granta, jeb atbalsts no valsts puses varētu būt atkarīgs no tā, cik augsti ir energoefektivitātes rādītāji konkrētajā projektā. Sākotnēji bija minēts, ka tas varētu būt no 25 līdz 30% grants atkarībā no tiem energoefektivitātes rādītājiem konkrētajā ēkā. Un kas tad ir nākotnes izaicinājumi, kas būtu jāņem vērā tiešām plānojot šo jauno atbalsta sistēmu? Ja tiek dibināts jauns valsts energoefektivitātes fonds, tad vajadzētu arī saprast, cik tas lielu slogu varbūt radīs atkal, ja mums tiek dibināta jauna iestāde. Varbūt ir vērts paskatīties arī apkārt, kas mums jau ir esošas iestādes, kurām ir līdzīga pieredze, kuras būtu spējīgas arī izvērtēt gan šos projektus, gan arī spēt nodrošināt to, ka turpmāk nākotnē tas fokus vairāk tiek likts uz to, lai sasniegtu konkrētos energoefektivitātes rādītājus, nevis izpildītu konkrētu birokrātijas prasības, protams, arī, bet prioritāri būtu jākalpo tam, ka mēs virzamies uz konkrētu energoefektivitātes rādītāju. Tāpat, protams, būtu jāgarantē tas, ka katram projektam, kam ir tiešām ekonomiski pamatojumi, viņš varētu saņemt šo aizdevumu projektu uzsākšanai, un tas varētu tikt izdarīts arī, protams, no rotācijas fonda, kas būtu tas valsts energoefektivitātes fonds, ja tajā tiktu piesaistīt arī papildus līdzekļi, jo ir skaidrs, ka mūsu prasības, mūsu energoefektivitātes potenciāli, kas ir vēl neīstenots tieši dzīvojamo ēku sektorā, tikai ar šiem līdzekļiem mēs nevaram sasniegt. Kā būtu jāmeklē iespējas, kā papildus piesaistīt vēl finanšu instrumentus. Būtu, protams, svarīgi arī domāt par ESCO, jeb enerģijas servisu kompāniju iesaisti šajā procesā, varbūt pašvaldības sadarbībā arī ar šiem enerģijas uzņēmumiem var nākt klajā ar kādu sadarbības programmu, kurā tad varētu vienoties appusēji izdevīgiem nosacījumiem, lai arī pašvaldība būtu interesēta vairāk savā reģionā, tad arī šīs ēkas siltināt. Pašvaldības loma noteikti ir liela, un es domāju, tā būtu arī nākotnē, tai būtu jābūt vēl lielākai un aktīvākai un motivējošākai arī tieši šos darbus veikt šajās konkrētās pašvaldības iedzīvotājiem gan informatīvo atbalstu sniedzot, gan arī palīdzību tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, tāpat arī izskatot nekustamā īpašuma nodokļu likmes atlaides. Un, protams, ir jādomā, kā turpināt šo esošo sadarbību un attīstību no dzīvokļu kooperatīviem ar enerģijas aģentūrām, ar energoefektivitātes centriem, ar dažādām profesionālām institūcijām, kas var nākt tālāk, palīdzēt pārliecināt ēkas iedzīvotājus un vienoties par to, ka tiešām šie energoefektivitātes pasākumi dos labumu un kad ieguvēji būs visi. Un arī šīs informatīvās kampaņas, jo lai cik daudz ekonomikas ministrija strādātu ar aprēķiniem, datiem, enerģētikas aģentūras, energoefektivitātes centri, joprojām iedzīvotājiem, acīm redzot, pietrūkst kāds motivējošais faktors, lai viņi tiešām parakstītos uz šiem atbalsta pasākumiem. Paldies!